ko patiesībā nozīmē, ka tevi velk pie kolēģa? Situācija. Labdien! Esmu iestrēgusi visās dzīves jomās vienlaikus. Vēl pirms pāris mēnešiem likās, ka beidzot viss sāka veidoties, iekšā bija gaisma, cerības sajūta, it kā biju izkļuvusi no gara tuneļa, bet tagad it kā strauji atpakaļgājiens, pilnīgs sabrukums un pamata zaudēšana. Attiecībās ir nesaprašanās un vilšanās. Redzu cilvēku savādāk nekā agrāk, un tas sāp. Bet jūtas nekur nav pazudušas, tās ir stipras, dzīves, un tieši tāpēc kļūst tikai sarežģītāk, jo nevaru vienkārši paņemt un aiziet. Darbā arī viss ir sajucis. Ir kolēģis, pie kura mani velk. Appusēja simpātija, spriedze, ko nevar ignorēt. Bet mēs abi neesam brīvi, un tas rada iekšēju konfliktu un vainas sajūtu. Jūtu, ka atkal esmu nonākusi tajā pašā punktā, kā pirms vairākiem gadiem, kad šķīros no bijušā vīra, pie kā vēl arī nekādas palīdzības ar bērnu, viss uz mani. It kā tas ir noslēgts aplis, no kura nevar izkļūt. Šī ir daļa no situācijas. Situācija turpinās arī papildu vēl ar problēmu atgriezties darbā pēc ilgstošas prombūtnes, bet apzināti mēs šo situāciju sadalījām divās daļās, jo citādi 15 minūtēm tas būtu ļoti plaši. Esmu Irina. Un es esmu Līga. Un ikdienā mēs palīdzam cilvēkiem izkļūt no situācijām, kurās viņi jūtas iestrēguši. Projektā Tavā galvā mēs 15 minūtes runājam par jūsu iesūtītām situācijām. Aiziet laiks šodienas situācijai. Nu ko? Daudz emociju un arī tomēr šajā mazajā gabaliņā vienalga vairāki slāņi. Personīgā dzīve, darba dzīve, bet sākšu es laikam ar tādu ļoti ģenerālu konceptu. Situācijas autori arī pieminēja, ja ir vilkme darbā, esot attiecībās, uzreiz parādās vainas sajūta. Mēs visi esam dzīvi cilvēki. Es personīgi esmu bijusi situācijā, kur ir vilkme darbā vairākas reizes. Tas ir ok. Es pat teiktu, ka laikam jāuztraucās, tad, kad ilgstošu laiku neparādās nekur nekāda vilkme. Protams, ka daudzi viņu kaut kur nobāž, notušē, nevajag to darīt. Tas ir jāizbauda, tas ir jāatzīst, tas ir forši. Tas nozīmē, ka mēs esam dzīvi, mēs elpojam, mēs kaut ko sajūtam. Jā, protams, mēs atsevišķi parunāsim, ko ar to darīt, bet pats fakts, ka tas darbā parādās. Un patiesībā mums nekad nebūtu jādefinē, ka tā ir problēma. Problēma ir mūsu vēlme, ko mēs ar to tālāk gribētu darīt. Ļauties, neļauties, ir kolēģis spiediens, iespējams, ja tur ir varas attiecības, tur jau var pavisam cita dinamika izvērsties. Bet pats fakts, ka jums kāds kolēģis patīk, ir seksuāli vai erotiska spriedze, sviniet, brīnišķīgi, vai ne, Irīna? Seksuālā enerģija vispār ir dzīves enerģija, baudas enerģija. Radošā enerģija. Es arī gribu pievienoties tam, ka man arī vairākās darba vietās ir bijušas šādas situācijas. Līdz ar to katra emocija, sajūta, tas ir signāls un informācija par kaut ko. Ka es esmu dzīves cilvēks, ka šī cilvēka klātbūtnē es jūtos kaut kā īpaši labi. Tur ir ļoti daudz informācijas, ko mēs no šīs situācijas varam paņemt. Kas bloķē mūs, ka mēs varētu paņemt no šīs situācijas labumus, ir vainas sajūta un tas iekšējais konflikts. Nedrīkst, jā. Simpātija ir ok. Dzīves laikā, ja mēs varētu iemīlēties tikai vienā cilvēkā un uz mūžu, tā būtu bišķi traģēdija. Negribu dzīvot tā. Jā. Būt kopā ar vienu cilvēku visu mūžu un ik pa laikam jūst simpātijas. Es pret Tomu Hārdiju jūtu simpātijas mēs zinām. Katru reizi, kad es skatos šo filmu. Un ja es katru reizi skatoties šo filmu, domātu, beidz, es taču esmu attiecībās, es taču nedabūtu to baudu no filmas. Bet zini, kas man liekas ir vēl viens ļoti svarīgs slānis, kas īpaši ir raksturīgs sievietēm, jo es neesmu dzirdējis, ka kāds vīrietis tā teiktu. Tu viņu provocē. Jo man uzreiz klausoties tevī ienāca, man darbā, kad es biju vadītāja, man ir bijušas vairākas situācijas. Lielākā daļa no tām ir pilnīgi normāli, tātad es esmu vadītāja, gudra, izskatīga sieviete ar varu, ja es eju pa stāvu, es redzu tos skatienus. Bet man ir patīkami. Man nav tās sajūtas, ka es tā nedrīkst ģērties, es tā nedrīkst runāt, es tā nedrīkstu smaidīt, tāpēc, ka es viņus provocēju, mani gribētu. Bet lai viņi mani grib, mani tas baro. Jā, bet bieži vien ir vainas sajūta, ka es viņu izprovocēju.
Un, man, protams, ir bijusi arī situācija, ka darbinieks atklātā tekstā man Teams čatā uzraksta, zini, es paņēmu tavu korporatīvo bildi un tā man palīdzēja tikt galā ar sevi no rīta, kad man ļoti gribējās. Ja? Tas, protams, ir negaidīti. Un tas jau ir mazliet pāri robežai, bet tādas situācijas arī var būt. Ja? Bet es viņu neprovocēju. Es taču... Tu vienkārši eksistē. Es varēju justies vainīga par to, ka, ak, Dievs, kā, varbūt viņam vai tur sieva, vēl kaut ko. Tad nevajag uz sevi paņemt pārāk daudz un izbaudīt šo uzmanību, spriedzi. Galu galā tā ir daba, tā ir ķīmija. Ja mums šādas sajūtas nerastos, tad mēs šeit nesēdētu, mūsu vienkārši nebūtu. Jā, un vēl viena lieta, ka arī no psiholoģijas viedokļa mums ir daudz labāka sadarbība, ja mums cilvēki patīk. Šeit netik daudz iet runa tieši par seksuālo spriedzi, bet kopumā, ka šis cilvēks man liekas savējais, mani fascinē kaut kādas viņa īpašības, mums būs daudz labāka sadarbība un man būs daudz labāka performance darbā. Jā. Līdz ar to ļoti daudz labumu no šīs situācijas, ja vien nebūtu tā iekšējā spriedze. Un patiesībā, runājot par vainas sajūtu, es ar klientiem parasti arī runāju par to, šī ir īstā vaina vai toksiskā vaina. Toksiskā vaina ir kaut kas, ko tu sev pārmet, bet neatbilstoši situācijai. Parasti es uzdodu jautājumus, vai tu esi kaut ko izdarījusi pret savām vai cita cilvēka vērtībām? Šajā gadījumā nē, es vienkārši jūtu, ja? Es vienkārši esmu dzīves cilvēks un par to es sevi vainoju. Ar mammām ļoti bieži, ka viņas sev pārmet, ka nevelta bērniem pietiekoši daudz laika. Ja? Tad tur arī ir toksiskā vaina, nevis īstā vaina ļoti bieži. Ja? Vai tu pajautāji, vai tev bērni ir teikuši, ka viņiem ir par maz laika? Ļoti lielā gadījumā situācijās nav bērni teikuši. Līdz ar to, jā, uzdot to jautājumu, vai tas ir normāli? Just to, ko es šobrīd jūtu, un vai es esmu pārkāpusi kādas savas vai citu cilvēku vērtības vai robežas. Vēl viena svarīga lieta, es droši vien ar šo sievieti runātu par to, kur tad ir tava robeža, kas ir pieļaujams tavās attiecībās, jā? Un kas ir tā emocija, ko tu piedzīvo, esot kontaktā ar šo cilvēku. Jo ļoti bieži mēs iemīlamies nevis cilvēkā un viņa personībā, jā, bet idejā par viņu, ilūzijās un tajā, kā es jūtos blakus viņam. Jā, respektīvi, kāda sajūta man rodās. Un te arī viens būtisks moments, tātad mēs nevaram ignorēt faktu, ka pirms kolēģi, jo bieži vien simpātijas ar kolēģi var rasties arī tad, ja man ir brīnišķīgas, fantastiskas attiecības ar manu dzīvesbiedru, un gan emocionālās, gan fiziskās, un viss ir kārtībā. Tas neizslēdz faktu, ka var kaut kāda ķīmija notikt, kā tu teici, tas ir paralēli. Manas sajūtas pret citu cilvēku nav primārā veidā signāls, ka man ir problēma laulībā vai attiecībās. Ja? Bet šeit ir. Un tad ir jautājums, kas tur ir noticis. Ir rakstīts, ka cilvēks ir mainījies. Tātad kaut kas vai nu nācis klāt, vai kaut kas ir pazudis. Jautājums, vai tas ir tiešām pazudis, vai tā ir mana sajūta, vai arī es esmu izmainījusies, ka es to vairs neredzu. Un tagad, ja tā spriedze ir radusies vienlaikus vai pēc tam, kad tas ir novērots, tad par ko ir šī spriedze? Viņš kaut ko aizstāja, viņš kaut ko pievieno, viņš dara kaut ko tādu. Un tad, ja tu saproti, kas ir tas, kāpēc tu necel to uz tām attiecībām, tātad es kaut ko meklēju, man kaut kas pietrūkst. Ja? Vai savam partnerim par to es pateikusi? Mēs analizējam arī tās situācijas par komandu. Ja? Vai tu esi runājis? Es tikai pieņemu, man liekas, ka partneris ir mainījies. Partnerim jau arī liekas. Vai tas pats vai līdzīgs? To esmu mainījies. Un vēl viens būtisks jautājums. Vai es savam partnerim varu pateikt, ka man darbā ir šī spriedze un vilkme? Un bieži vien nevaram. Jo man ir sajūta, ka partneri tas aizvainos. Un mēs kā pieņemam lēmumu partnera vietā. Bet tas trīsstūris, neskatoties uz to, ka fiziskajā plānā iespējams nekas ar tiem cilvēkiem nav, emocionālais trīsstūris jau tāpat ir radies. Jūsu divu attiecībās ir ienācis šis trešais. Jā, un ļoti bieži tas trešais kaut ko aizvieto vai papildina, jā, un var papētīt, ko tieši kādu pievienoto vērtību viņš rada tavā dzīvē.
Un par attiecībām runājot, tieši par attiecībām ar partneri, diezgan bieži ir arī pamatotas bažas, ka partneri var sadusmot. Ja, piemēram, tu zini, ka šis būs uzreiz uztverts kā... Tas var būt dažādi uztverts, gan kā tu gribi mani piekrāpt, es tev vairs neesmu gana, un tu nedrīkst tā justies, tātad tu uzreiz esi padauzi, jo tev patīk kolēģis, tie tādi zīmogi ļoti bieži tiek uzspiesti attiecībās. Bet ja tu turpini šo atstāt tikai sev un vārīties šajās emocijās, tur būs pēc tam sekas uz veselības stāvokli, ilgākā laika posmā. Līdz ar to izrunāt to ar kādu, ja tu nevari to izrunāt ar partneri, tad vislabāk ar speciālistu, kādam draudzene var palīdzēt. Es gan teiktu, ka tomēr to neitrālāku skatu varētu iedot speciālists. Jo viena lieta, ko es pamanu, ko man klienti saka, jo ja tā draudzene, ar kuru tu pārunā, piemēram, pati ir attiecībās vai ilgstošā laulībā, tad viņa mēģinās bīdīt to savu līniju. Ja tā draudzene ir tikko šķīrusies, tad viņa mēģinās tevi pārliecināt, ka ir labi šķirties un vispār neveikšu. Vēl var gadīties situācija, ka tā vai draudzenei patīk tavs dzīves biedrs. Jā. Līdz ar to speciālists šajos jautājumos ir neitrāla persona. Jā. Bet es tomēr uzstātu uz to, ka ir jāatrod veids un laiks. Protams, ka ja attiecībās jau ir kaut kāds plaisa, jā, paldies, tad ienest šo jautājumu būs ļoti grūti. Tāpēc es vispirms mēģinātu runāt par to, kas ir mainījies, kas notiek ar mums, kāda dinamika. Un tas var nebūt tikai par mūsu tādām mīlas attiecībām, tas var būt arī darbā. Šādas pašas attiecības un šāda pat saruna var notikt par darba attiecībām. Tātad es jūtu, ka, piemēram, tu esi priekšnieks, esi padotais, es jūtu, ka kaut kas ir izmainījies. Tu esi kļuvis prasīgāks pret mani vai mazāk prasīgs, tu man nedod feedbacku vai tu kaut kā piekasies vai vēl kaut kas. Tieši tas pats jautājums. Es jūtu, ka kaut kas ir izmainījies. Runāt. Jā, jo īstenībā, ja mēs domājam tagad par darba kontekstu, lielākoties, par ko mēs runājam, ir uzdevumi. Uzdevumi, KPI, šī visa izpilde, bet par mūsu attiecībām, kā attiecības komandā, attiecības padotais priekšnieks, tas vispār paliek ārpus konteksta, bet patiesībā tas nosaka visu, kā mūsu darba procesi notiek. Bet ļoti līdzīgi gan tur, gan šeit arī tas tiek nolikts malā. Jo arī ģimenē bieži vien, ko mēs darām, kā mums taču ir sadzīve, bērni, skola, pulciņi, tur vēl kaut kas, ka mēs taču nerisināsim tagad savas attiecības. Bet to, kā es no rīta pieceļos, kā es jūtos, kādreiz arī nosaka tas, kādas mums ir attiecības. Vai es gribu tevi no rīta redzēt, vai es gribu tevi iepriecināt, vai man patīk pie tevis vakarā braukt mājās. Un šī te norakstīšana arī ļoti interesanti. Viņa situācijā rakstīja, es jūtu, ka cilvēks ir mainījies, ir vilšanās, jūtas ir palikušas, stipras jūtas, bet vienlaikus tas arī traucē mani aiziet prom. Un ir tāda sajūta, ka viņi jau ir vispār tā kā kaut ko pa vidu ielikusi iekavās, ir jūtas, bet es jau gribu iet prom. Kas ir pa vidu? Vai viņš kaut kādā veidā ir iesaistīts, informēts? Un darbā, starp citu, bieži vien arī tas pats. Ja? Es jūtu, te kaut kas notiek, visas iešu prom. Bet viena saruna pa vidu, to vienkārši atrasināt. Man, starp citu, tā arī ir bijis. Es vienu brīdi man bija ļoti tādas saspringtas attiecības, bez seksuālās spriedzes gan, bet tādas emocionāli saspringtas attiecības ar manu tiešo vadītāju. Un, godīgi, mani kaitināja viss, ko viņš darīja. Bet katru reizi es gāju pie viņa runāt, un tad, kad viņš man izstāsta, kas notiek viņa galvā, es saprotu, ok, es tā nedarītu. Bet viņa rīcībā nav nekā, ne toksiska, ne slikta, nav tā, ka es viņam riebjos, ne viņš man piekasās, viņam gluži vienkārši ir viena alga. Es sagaidu ļoti lielu iesaisti no viņa, bet viņš jau nav ne labs, ne slikts, viņš vienkārši tāds ir. Man ir bijusi situācija, kad kolēģis pateica, ka iztēlojas manu seju boksa maisa vietā. Bet tas īstenībā pavēra vietu un laiku sarunai. Un pēc tam? Kā mēs turpinājām strādāt kopā, bet tā sajūta vairs nebija slēpta. Jo, kas ir interesanti, tu vienalga to jūti, tās negācijas no cilvēka. Vai tu pārunā vai nepārunā, tu vienalga negācijas jūti. Un izceļot to gaismā, tādā neērtajā sarunā, īstenībā ieguvēji būs abi.
Bet, zini kā, man ienāca prātā situācija, ka man bija viena saruna, un ar citu vienīgais cilvēks manā dzīvē, sieviete, jau no paša sākuma, lai ko viņa darītu, arī labas lietas, man viņa vienkārši kaitina. Es līdz šim brīdim jau ir pagājuši 20 gadi, es nevaru saprast, kas tas ir, un viņiem bija līdzīgi. Un mēs vienreiz arī apsēdāmies, un mēs sapratām, ka tas nav it kā tāda sajūta, ka nav ne par mani, ne par viņu. Vienkārši kaut kādā līmenī mēs nerezonējam vispār. Un patiesībā mēs varējām ļoti labi sadarboties, jo mēs pārstājām analizēt. Un tas kaut kādā tādā racionalizācijas līmenī, līdz ar to viņa saprata, ka viņai nav jēga censties. Es esmu apmēram, zini, tas klasiskais interneta heiters, jā, lai ko viņa darītu, man vienmēr būs, ja, tā ir viņa. Un viņai līdzīgi, ja. Bet tad, kad mums bija iespēja, tas bija komandējumā, mēs parunājām, viņi saka, man nav ko tev pateikt. Es saprotu, ka tu esi normāls cilvēks, tu it kā esi gudra, adekvāta, viss, tu man vienkārši besī. Un tad, sveiki, jā, man ir ļoti līdzīgi. Kas mums tur bija līdz šim brīdim? Visdrīzāk psihe piemeklēja kādu tēlu no pagātnes, ielika šī cilvēka veidolā, un tā, projekcija, ja, kas ir projekcija, ka tu tās emocijas, ko tu jūti pret kādu citu, ieliec tagad šeit un sāk dzīvot un atspēlēt to veco attiecību dinamiku. Bet labi, laiks iet uz beigām, ko patiesībā nozīmē, ka cilvēki tevi velk pie Dažreiz arī cilvēki vēl pie kolēģa. Ko patiesībā nozīmē, ka tevi velk pie kolēģa? Vienā frāzē tu nes. Neko nenozīmē, ka tu esi dzīvs un vesels cilvēks. Jā. Es teiktu, tas nozīmē, ka ir vērts ieskatīties tajā, ko tu realizē attiecībās ar šo cilvēku. Un padomāt, varbūt, kur vēl tu to vari dabūt citos veidos. Jā. Lūk, tā kā baudiet dzīvi, baudiet savus kolēģus, pie kuriem jūs velkiet to sajūtu, izmantojiet to radoši, jo es neatceros, man liekas, ka Irīna teica, mūsu seksualitāte, tas nav tikai par to, ko mēs darām gultā, tas ir par to, ko mēs darām ģimenē, dzīvē, darbā, jebkur. Tā ir radošā, dzīvā, vitālā enerģija. No tā nevajag kautrēties, tajā vajag dzīvot un peldēt. Man patīk viena frāze, kāds tev ir sekss ar dzīvi? Jā. Un tas ļoti daudz ko pateiktu par to, cik daudz dzīve ir par tevi, cik daudz tu to izdzīvo, izbaudi, izgaršo. Varat pamēģināt sev atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt nāks kaut kādas atklāsmes. Jā, mīlējieties ar dzīvi, sekojot līdzi jaunumiem. Vasarā mēs organizēsim pasākums, kur tiksimies klātienē, būsim mēs abas. Tas būs gan atpūtas, relaksācijas izziņas pasākums. Satiksiet arī foršus, atvērtus, vitālus, radošus cilvēkus, ar kuriem dalīties savās domās, uzskatos un pētīt visu kopā.